No 1. augusta daudzbērnu ģimenes jau var pieteikties Latvenergo elektrības dāvankartē uzņēmumam. Tā ir viena no sociālā atbalsta programmām. Atbalsta adresāti ir visā Latvijā, un programma ir guvusi atsaucību kopš tās sākšanas 2011. gadā. Ko ikdienā nozīmē šāds atbalsts, stāsta Latgales kolēģi. Skudru ģimenē aug 3 braši bērni – Estere, Paula, Rebeka, Kristiāna un Dāvids. Kā smēja vecāki Guntars un Liene, ja bērnu enerģiju varētu pārvērst elektroenerģijā, tad naudas un resursu patēriņš krietni samazinātos. Tomēr, lai rūpētos par 3 bērniem, nepieciešams patiesi plašs elektroiekārtu klāsts. Skudru ģimene ir jau pieteikusies savai elektrības dāvanu kartei. Paskatoties, mēs patērējam vidēji kaut kur 3000 kilovatus gadā. Jā, tie pārvērsti naudā un patēriņš ir diezgan liels un teikana un boileris un veļas mazgājumā mašīna. Īpaši vasarā es domāju par veļas mašīnu, jo mums ir 3 bērni un vecums tāds samērā mazs un viņiem sanāk vairākas reizes dienā mainīt apģērbu. Šī pieteikuma forma bija diezgan ērta, tur aizpildīja ievieto šo līgumu ar Latvenergo un uzreiz tur parādās adrese. Sociālo dienestu dati liecina, ka Latgalē ir daudz ģimeņu, kurām nepieciešama materiālā palīdzība. Piemēram, Daugavpils pusē ir 340 daudzbērnu ģimenes, no kurām 91 piešķirts maznodrošināto status. Daudzbērnu ģimenēm, kā arī visām pārējām ģimenēm ar bērniem, es domāju, jebkura palīdzība ir nozīmīga. Jo audzināt bērnu mūsdienās ir daudz līdzekļu nepieciešams gan dārziņam, gan skolai. Mūsu kā sociālā dienesta, protams, galvenais uzdevums atbalstīt trūcīgās ģimenes, maznodrošinātās ģimenes ar bērniem. Mūsu pilsētā ir 94 tādas ģimenes, daudzbērnu ģimenes, kas reģistrējušās. No tām, domāju, procenti kaut kur 15 ir ar statusu, jeb trūcīgā statusu. Jāatzīmē, ka saņemt dāvinājumu var arī tās daudzbērnu ģimenes, kas elektroenerģiju iegādājas caur starpniekiem, namu apsaimniekotājiem vai izīrētājiem. Varbūt kaut kāds mazumiņš, bet ir jāmācās, jāpriecās arī par mazumiņu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad daudzbērnu ģimenēm tiks piešķirta dāvinājuma summa, nevis kilovatstundas. Atbalsta apmērs vienai daudzbērnu ģimenei ir 84,24 eiro. Ausma Sprukte, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.